Viss netīrs, viss ir. Un... Visi Kā mēs esam? Nebraucat uz Tunisiju. Protams, mēs Arābu valstīm nebraucat. Saņu tikko vēl noskamoju uz Dešuku kaut kāds random puļaks. Lesnā! Latvija. Lesnā! Kur mēs esam? Mēs esam lidostā. Lidosim uz darām? Turciju. Uz kurieni? Uz Turciju, Stambulu. Tad pārsēdīsimies, lidosim uz Tunisiju. Nezinu, uz kuru pilsētu, bet kaut kur. Savu rociņā kājiņa trīc. Pazaudēja mums bišku, jā? Ne jūs. Man likās smaku pakās. Gatava braucienam? Jā. Kā tu sagatavojies braucienam? Es esmu gatavs. Es paņēmu līdzi maisiņu. Super. Gatava esi? Kāpēc tu izskaties pohaini? Es negulēju visu nakti. Kāpēc tu negulēji? Man bija stress. Kā tu ar stresu tiki galā? Aiva, kādas sajūtas tev ir? Šobrīd sliktas. Man naktī bija temperatūra. Es pamodos sadārot zāles. Es nevaru izklapot neko. Man deguns ir ciet, un pēc pāris dienām tas bomžu zihāti jau veidojas pamazām, bet tas turpmākajā. Pulkstenis šobrīd rāda 10:36. Mums ir jāizlido 11:05. Līdmašīna ir ienākusi. Kurā vietā? Kur viņa tev ir ienākusi? Tu akls esi? Tā ir mūsējā? Tā ir mūsējā. Aņifigā. Pēc šitā mums būs 7,5 stundu layovers Stambulā, kas baigi neiepriecina, bet redzēs, kā būs. Tātad ir tava pirmā reize lidojot, jā? Jā. Kādas sajūtas? Viss pamierīgo. Jā. Pat tik, lai nekrīt no debesīm ārā. Bail nav? Nē. Bišķi, bet nē. Mēs kāpjam lidmašīnām. Mēs lidosim projām. Pak Latvijā. Mums tur tāds view, bļāviens. Protams, ka Džeks skatās vēl pa logu. R4. Nu kā bija, Ralf, tavs pirmais lidojums? Viss bija ļoti labi. Līdz momentam, kad ne. Līdz brīdim, kad vienam man likās, ka kritīsim, bet nekritam. Tā nevaru sūtēt. Vai kas to būtu domājis, ka Stambulā līs? Pareizāč? Vismaz nav sniegs. Nu, tas ir vienīgais labums, jā, Latvijā, diemžēl, ir sniegs. Emocijas par lietu tev kādas? Šobrīd tas man īsti neko nemaina, jo mēs 7 stundas mirsim. Karoč, mēs mazliet afigēļi no cenām. No cenām, Red Bulls, 6 eiro. Tas ir skams, tīrākais skams. Mazā ēdiena pauze ir beigusies. Ralf, kā garšoja? Tīri neko. Cenas te ir lielas, 16 eiro par 10 nagetu komplektu, kur vispār nageti neatšķiras no KFC nagetiem. Taņa atdeva burgeru, es atdevu viņam free, ietreidojāmies. Burgers bija daudz vairāk, tīri bija neko. Vienmēr labāk garšo, kad par brīvu dabūju. Ati, kāpēc tu neēdi? Es pulkoju, bet man viens čuvaks lidmašīnā atdeva 2 porcijas, tā ka esmu paēdis. Melnciņa zina, no kuras pakaļas mēs atradām, bet mēs atradām simulātoru garāžu. Mēs nevienam neko neprasījām. Džeks vienkārši aizgāja braukāt. 28 grādi iekās. Super. Kāda 28? Ārā? Uz stūris paskaties durak. Kos ir atbraucis uz Turciju. Garādi, pēk. Jaunais albums. Visi iečakoja. Šitai tipa viņam pielabināt, jā? Jā. Kas ir monko? Bet tā bija tu. Pagriezis uz otru pusi. Ko tā vajag? Tas jau man sirdi krita panika. Bet nevis sevis ja pagājuši gadi, ja Liekas wild. Lielākā daļa kā vienkārši Ralfs dzied, jā. Un vispārējais vienkārši neeksistē. Kamēr Palma garlaikojas, sēž kaut ko rīlos. Atis tikmēr ir atradis jaunu čomu. Viņš ir vai no Daves vai Stormzīs no UK. Kāpēc tu izskaties tā kā apkuries? Tāpēc, ka man gribas gulēt, man ir staigāt, un mums ir vēl cik ilgi 2,5 stundas, 2 stundas līdz lidmašīnai, kur, nezinu, kā es pagulēšu, man tur vietas nav. Es gribu uz hoteli. Nu, Ralf, otrais lidojums. Bailes ir, nav, šoreiz nakts, un zini, vējiņš, lietas bišku. Lietas bišku uztrauc, bet tā jau nekas. Jā. Aģenci pasaka, ka esmu drošība.
Bet vai Saņa ir uzticams cilvēks? Nu šā uzzināsim, jā. Šā uzzinās. Jā, puiši. Propkā. Iedomājieties tagad nolaist tādu naidīgu pirdienu. Mēs esam pēdējā lidojumā uz Tunisijā un tiekās tur. Kāda ir tev pirmie iespēja par šajien? Smirda viss. Netīrs viss ir. Tev ir depresija? Brauksim nākamajā. Vai kādu mums mutis nolikt, lai mums koncerts? Karaši nogrod viņu. Šeit viss ir ok. Kur mēs esam? Hamamut, Hamamēt, tu, bet nu, kur tieši? Hotel Tbilisi. Es Jēzus. nezinu godīgi, kā šo vietu sauc. Karoči, mēs esam hotelī. Ir pulkstens 2 naktī, pēc Latvijas laika ir jau 4. Mēs esam pagulējuši 1 stundu pēdējo 24 stundu laikā. Un ir pilnīgi smagi. Bet, nu, 4 zvaigžņu hotels. Cerams, istabiņas būs normāls. Un... Visi p***is. Opa! Tikai ar 2 gultām, jā. Vasarī visiem ir 2. diena. Mēs esam jau Hamametā, mēs jau vakardien šeit tikām. Un beidzot mēs varam arī kaut ko normāli padarīt, jo mēs esam izgulējušies samērā. Kā jūties? Man gulēja gribas, man galva sāp. Jā. Kā tu jūties? Labāk Saņa viņš negulēja pa nakti, viņš visu nakti rāva kulakā. Jā, es pat no savas istabiņas dzirdēju. Man no Latvijas video sūtīja. Man patika. Nu kādi iespēja? Normāli. Mums baigi daudz grib pārdot uz kvadrikus vai braucienus ar kvadrikiem. Jū. Uz katra stūra mums piedāvā nopirkt cīgas. Red Bulla nav te, kas ir baigi sūdīgi. Bet tā viss chill. Visu mierīgo nav baigi daudz cilvēku. Manuprāt, diezgan klusi. Man patīk. Jā. Un nepatīk tas, ka mums cīgas piedāvā baigi daudz. Norād. Saņa mums ir Red Bulls! Karoči, lieta tāda, Red Bulls ir nenormāli grūti atrast. Kā mēs esam, mums ir atpakaļ jāiet. Nebraucat uz Tunisiju. Jūs saprotat, mēs aizjām Arābu valstīm. Nebraucat. Mēs aizjām uz vienu veikalu. Es gribēju nopirkt, feiki, bet izskatījās baigi labi. Travis Skotte, kurpes. Gribēju nopirkt. Labi, nebija mana izmēra. Aizgājām prom. Pastījāmies tur pa veikalu kaut ko tā. Tad pie mums pienāk saka, kroči aizbraucam uz manu veikalu, tur visi izmēri un tā tālāk ir. Viņi teica, prosta aizējām. Beigās fujaks piesauc taksi. Saņu tikko vēl noskamoja uz dešuku kaut kāds random fujaks. Prasīja vacāru, bet beigās izrādījās, ka viņš prasīja naudu par taksi, kurā viņš mums lika iekāpt. Labi, mēs iekāpām un aizbraucām. Un viņiem tur kaut kāds pa piramīdu schēmu. Tur visi aicina uz citu veikaliem un tā tālāk. Kroči, es gribēju uz vienu veikalu aiziet. Beigās mēs aizgājām uz kādiem, cik man liekas, 10 kādiem veikaliem. Saņu vispār noskamoja. Viņš sarunāja, ka 27 ņems. Beigās viņam novilka 33, jā. Kroči, tunisieši ir nebraucat uz šajieni. Ļauj man paskaidrot. Ir viens ultra plašs skams Tunisijā. Ja virtuves darbinieku skams. Šis ir kārtīgs tunisiešu jaunietis, kam gribās uzpelnīties. Džekam vārds gan jau ir kaut kāds Hasims, Alī vai Muhameds, bet mēs kā latvieši sauksim viņu par Reini. Un šeit esam mēs. 3 idioti, kuri tunisiešu acīs izskatās pēc bagātiem turistiem, jo mēs esam baltāki par pienu un ar 4 zvaigžņu hoteļa aprocēm uz rokas. Reinis zina vairākus tirgoņus, kas viņam iedos procentu no tā, ko sapērk viņa vestie turisti. Bet tam vajag uzticību. Kā to dabūt? Reinis stāsta, ka ir jūs redzējis hotelī, pie tam precīzi nosauc tā nosaukumu. Un ka viņš tur strādā virtuvē, ir galvenais šefpārs, un tāpēc arī jūs neesat redzējuši viņu. Lai arī Džeks ir vienkārši bezdrunieks, kam līdz virtuvē ir tālāk nekā mums 3 līdz kosmosam. Protams, Džeks arī izcils stāstņu pasaka un, protams, ir ļoti draudzīgs.
Ieguvis jūsu uzticību, Reinis jūs aizved pie saviem kolēģiem. It kā tikai parādīt, ko vispār var nopirkt. Bet realistiski visi tevi spiež uz pirkšanu, un ārā ar tukšām rokām iziet ir grūti, jo tik sāk piedāvāt zemākas un zemākas un zemākas cenas. Tev aizved no viena veikala uz otru, un beigās Reinis vēl izspiež dzenam naudu no tevis par to, ka izvadāja pa visurieni. Es domāju, mēs sūtām ēdienu no šīs dienas vienkārši visu. Mēs sūtam ēdienu un visu. Es jau mošu magnētiņu nopirkšu, bet tur čista nekāda. Nā, fuja, ka es ārpus hoteļa vairs nerādīšos. Es nezinu, ko jūs tur vaplojat. Apā, menti. Tā mums, karači, interesanti palika. Kā šidais sūds strādā? Izēdīs viņu. Brauc, pastāsti par savu pirkumu. Kas ir šīs? Šo sauc par Nike Air Force One. Par cik tu viņas nopirki? 55 eiro. Oriģinālas, pat taisno no Nike. Nav tur apakšā rakstīts kaut kāds abibas. Jā, klausos. Nav tur apakšā rakstīts kaut kāds abibas. Pat taisno no Nike, es tev saku. A, kāpēc tu nenopirki Nike zeķis? Tu varēji paprasīt zeķis. Es nezinu, kas tās zeķis ir nesājis. A, kur pēc kas ir nesājis? Jā, bet starp kurpēm un kājām man ir vēl mana zeķe. No pirmā uzstāšanās ir galā, Ati, kādas ir sajūtas tev? Žoska, bet patīkami žoska. Tā kā bija es noguris, bet bija Super, kādas tev emocijas? Bija normāli, es esmu slapšs un es joprojām gribu to telefonu iebāst. 1:03. Pulkstens ir 10:01 pēc Tunisijas laika. Pēc Latvijas laika tas ir 12 dienā. Taņa vēl guļ, Atis vēl guļ. Tev bija brokastīs pāēdu. Šitie vēl, es atnācu, sēžu brokastīs, pastos snapšutā. Saņiška bija onlainā pirms 22 minūtēm. Es domāju, moš istabiņā dara. Pāēdu, aizgāju tur ar nūteri, pie Kristīnes vēl kaut kur atnāku šeit, šitie divi vēl guļ, viens vispār vēl Zaņš, ka tā ir mūsu otrā diena. Ko tu te p***si? Nav mana vaina, es gribu gultā ar 2 vīriešiem. Ej, jau. Ārā no mums bedres. Man ir plasmasa trubīja. Prādā. Wow. Jā, pagar, Alfa, kur mēs ejam? Mēs ejam Šitais ceļš jau kaut kā liekas bišku redzēt Mēs ejam pie mūsu labajiem draugiem. Kādiem? Kuri mūs aizveda ceļojumā pa tirgu, iepāca mūsu svešā mašīnā un nokasa no mums naudu. Jā, tas tā kā izklausās bišku stulbi. Kā, ķipa, visiem brīdina nekāpiet svešās mašīnās, nekad neņemiet neko no svešiem. Jā, bet saņem mūs ievēl svešā mašīnā. Mēs braucām ar random taksi, mēs paņēmām ūdeni no tiem tunisiešiem. Un šeit divi tomēr izdomāja viņu dzert. Pat normāls ūdens. Negaršīgs. Normāls ūdens bija. Es viņu nemaz nepagaršā, man bail. Karač, šis ir veikals, kur mūs noskamoja. Ot tā, jā. Mūs aizveda pa visiem ceļojumiem. Iesaku veči šo veikalu, beig labais. Tikai pēc tam, karač, neņemat naudu. Karač, ņemat ļoti daudz naudas līdzi. Mums pasniedzēja vispārīgi neprot ne angliski, nekā runāt. Viņa latviski protas, un latgaliski. Viņa kaut kad bija teikusi, ka ķermeņa valoda arī ir valoda. Ralf, tavas domas par to, kas tev notiek augšā pa labi? Kur? Es gribētu redzēt, kā viņš šauja ar viņu. Saņa izdara, kad es sūtas. Labdien, kādas tavas emocijas šobrīd ir? Emocijas ir ļoti pozitīvas. Vairāk gaidīju, ka skatītāji būs vairāk, bet ir ok, viņi vācas, viņi pulcējas. Ļoti krāšņi, raibi tērpi. Jā. Bundzinieki aizmugurā mums ļoti labām prasmēm ir gribas dejot. Kāju, teiksim, piesist pie grīdas. Tā kā rodas iekšēji dzīvniecisks ritms tāds, laužas. Kaut kādas tādas sajūtas. Paldies. Vai ir emocijas šobrīd? Kā jūtamies? Tātad pagaidām mēs gaidām foršo karnevālu. Jā, ja jūs paskatāties priekšā, tur ir koku orķestris. Tur mums ir ceļotāja laikā un liels pirāts.
Es nezinu, kas notiek, kaut kas notiek. Nē, nu... Super. Nav ko sūdīgi teikt. Komentāri? Pikanti skati. Zinies, šito laikam aprakstīšu vāciešu piedzērās. Oskar, kādas emocijas šobrīd? Mēs esam paši pirmie. Satraucošas. Satraucošas, jā. Nu, kā bija vakar tavuprāt? Vakardien bija ģenerāla mēģinājums. Bija, jā, mēs sapratām, kad jāiet, kad jādejo. Šodien mēs zināsim, kad jāiet, jādejo un būs izcili. Viss notiekās, jā? Nu, jā. Super. Mairi, vai to emocijas joprojām ir tādas pašas? Nē, agri vēl teikt. Kādas jums ir domas šobrīd? Sajūtas? Ļoti labas. Galvenais, lai kājas nesāk sāpēt. Atkal tu? Atkal tu, atkal es un tu. Nu, kā tavs sajūtas? Ļoti labi. Ļoti labi, jā. Kā vakardien bija? Pēc sajūtām? Sajūtas? Varēja būt labāk, bet bija arī labi. Jā, kājas nesāpēja? Nekas nekā? Jūtās. Cik tavuprāt ilgs bija gājiens? 2 kilometri. Tuvu. 2,5 bija. 10 kilometri bija. 10 mokoši kilometri. Džeki sāk sekot. Viss notiekās, Džeki, viss notiekās. Mēs esam nogājuši gājienu. Viņš bija mazāks nekā parasti. Un... jā, šoreiz, man liekas, bija kaut kādi 2 kilometri, kaut kas tāds. Man ir fana bāze. Say hi to the camera, guys. Oba, oba. Oba. Nu, īsumā šādi izskatās jebkuras mašīnas Tunisijā, jā. Vecas, buktētas, nu... Redzēt, ka brauc ar viņu. Var redzēt, ka brauc, jā. Ar lepnumu, ka tev ir Toyota Hilux. Nu, galvs kā galvs. Tikko nav vācies, Rūsas vispār nav necik. Un tā arī tas nav pats. aplūdusi. Nav aplūdusi, jā. Tad dienvidos tur nav ne sāls, nekā, viņa vispār nav Rūsas. Jā. Ir skrāpējuma efekti, bet tas ir dekorācija. Nu jā, personalizācija. Nu, šitais pārāk sveiks izskatās, šitais gan jau. Rokturā. Jā. British. British. I'm from Britain. Britain. From Leicester. 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 Latvia. Leicester. Thank you. Acīm redzot, kādam jau bija šī izbēsīja gaidīt visus. Bet nesūdzās. Un tās ir arī pirmās sērijas, jeb uzstāšanās dienu beigas. Tiekamies jau nākamā ceturtdien, lai redzētu, kā radīt izklaidējošu saturu. Mēs varētu to laboratoriju vienkārši iemest ūdenī. Uzzinātu par investoru attieksmi pret investīcijām. Visus kaut kas startam. Investīciju atbalsts. Redzēju sponsoru? Tik pieskaries pie stūrīšu uzreiz. Un vēl daudzām interesantām lietām. Seko līdz jaunumiem manā Instagram, un tad jau tiekamies nākamajā reizē.